Labvakar! Mans vārds ir Danuta Grīnkalne. Es esmu no Muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē. Paldies, ka jūs tik kuplā skaitā šovakar esat atnākuši. Pirms mēs sākam pašu mūsu šī vakara sarīkojumu, kā vēsturnieks atļaušos pateikt dažas ievadvārdus, un tāpēc, ka man pašai personīgi liekas ļoti svarīgs vakars, es esmu uzrakstījusi sev nelielus lapiņus priekšā, lai nesajauktu faktus. Iemesls, kādēļ mēs šovakar tiekamies, ir tas, ka 45. gads, kas bija tieši pirms 80 gadiem, latviešu tautai, tāpat kā daudzām citām Eiropas tautām, ienes lielas pārmaiņas. Šovasar būs 80 gadi, kopš izveidojās bēgļu nometnes, un maijā ir 80 gadi, kopš beidzās Eiropā Otrais pasaules karš. Un mēs esam izlēmuši muzejā par to runāt caur latviešu personiskajām pieredzēm. Šovakar jūs dzirdēsiet sešu ģimeņu pieredzes, un tās nav mūsu sacerētas pieredzes, tie atmiņu stāsti nāk no intervijām, ko esam apkopojuši mēs paši muzejā, bet arī Māja Hinkla un Rūta un Helmuts Eihenfeldi no Amerikas Latviešu apvienības Murvārdu vēstures projekta. Un balsis šiem atmiņu stāstiem šovakar piešķirs aktieri Liena Sebre un Ģirds Liuzinīgs, un skaņu savukārt piešķirs Arnolds Kārklis. Bet pirms viņi piešķir balsis un skaņu, kontekstām dažas lietas par vēsturi. Mēs runāsim nevis par māju, tieši par pašām kara beigām, bet par kara noslēgumu posmu, kas ir par 45. gada pavasari, un kas šajā laikā notiek Vācijā. Notiek ļoti strauja frontes kustība, iebrucēji, Vācijā mums smieklīgi tā teikt, iebrucēji nāk no abām pusēm, tie ir sabiedrotie, kas arī ir Padomu Savienība, un latviešu bēgļi, kas 44. gada rudenī ir bijuši spiesti atstāt Latviju un ir nonākuši Polijas okupētajās teritorijās, proti Polijas teritorijās, kuras ir okupējusi Vācija, ir spiesti vairākas reizes atkārtot evakuēties strauji, bez īpašiem palīglīdzekļiem attiecīgi kara situācijā. Šis ģimenes devās nezināmajā, sākumā vai ar vilcieniem, vai ar bēgļu kuģiem nonāca ostas pilsētās un vēlāk devās vai nu Vācijas iekšienā, vai nu uz citām Vācijas okupētajām teritorijām. Un jāņem vērā, ka tā gada ziema un pavasars bija arī ļoti, ļoti augsti, arī salīdzinot visu 20. gadsimta mērogā. Tas laiks Vācijā ir haosa un sabrukuma laiks, notiek ļoti aktīva kara darbība, sabiedroto armijas tuvojas strauji ar mainīgu ātrumu un okupācijas varas maina vienu otru ik pa laikam. Un stāstītāji, kurus jūs šovakar dzirdēsiet, tajā laikā bija bērni. Viņa vecums 45. gada pavasarī svārstās no 6 līdz 31 gadam, jo ir arī 2 pieaugušie, kuru vēstules jūs šodien dzirdēsiet. Kara laika pārdzīvojumi Latvijas vēsturē ir neatņemama sastāvdaļa, un es jūs aicinu iejusties, un varbūt tas, ko mēs šodien dzirdēsim, mums arī ļaus vairāk novērtēt to, kur mēs esam šodien. Ja, tā kā, labvakar, tā kā jūs nojaušu ceļā laikā nebija pārāk daudz elektrības, tad es arī varbūt es varētu arī aicināt, tikai tāpēc, aicināt izslēgt mobīlos telefonus, jo tajā laikā arī nebija mobīlie telefoni, cik esmu dzirdējis. Vēstule no Gustava Priedes sievai, Ženijai Priedei. Rakstīta pirms kara beigām 1945. gada 6. aprīlī. Tajā laikā Gustavs atradās Vācu armijā Latviešu leģionā Vācijā. Savukārt Ženija ar dēlu Māri atradās arī Vācijā, bet bēgļu gaitās. Mīļo vecenīti, šodien saņēmu 2 tavas vēstules.
abas caur gūžtropu. Esmu stipri uztraucies un neņem ļaunā, ka vēstule būs nesakarīga. Vispirms, kādēļ jums jāiet prom no tās vietas? Fronte taču vēl tālu un Krievi ir nekustīgi. Un otrkārt, uz kurieni? Tu tā kā radio klausies un pati apmēram stāvokli zini. Tu jau sapratīsi, ko es domāju. Ja tiešām Krievi nāks tuvāk, tad jau es iešu arī tev garām droši vien uz Istrovu. Tu kā karavīra sieva nepadodies šiem birģermeistriem. Man Megala kundzes adrese ir, ja saņemšu no tevis vēstulī, ka vecajā vietā vairs neesi, tad rakstīšu uz turieni. Tagad viens jautājums. Vai dēls nav vesels, vai slimoja, kas īsti ar abiem ir? Lūdzu, uzraksti sīki. Un tad otrkārt, vai tu pate esi vesela? Saturies. Vēl vecenīt īsu brīdi, man liekas, ka bez optimisma karš ir pie ātrām beigām, un tu vari būt droša. Vaņkām rokā nedošos, un īstā brīdī ceru būt pie tevis. Tad vēl, ko gribu zināt? No kā tu dzīvo? Vai saņem kādu pabalstu uz vietas? Labi, grūti ir bez tevis iztikt, un vēl tagad pēc tavu vēstuļu saņemšanas esmu gluži slims un gatavs tūlīt pie tevis skriet. Bet tu jau zini, ka tā nevar. Un vēl pacietīgi jāgaida. Mēs visi esam stipri pārliecināti, ka karš drīz beigsies. Man klājās samērā labi. Strādāju kancelējā, tas ir dzīvoju lauku mājās, istabā. Guļu uz grīdas, jo mēs šeit vienā istabā esam vesels ducis. Ar ēšanu arī samērā labi, kartupeļi netrūkst. Maize gan pamaz. Taukvielas apmierinoši. Jā, bet ko pīpāt gan nemaz nav. Bet kā jau tev rakstīju, ja tev ir kāda cigarete, lūdzu nesūti, bet paglabā. Tu jau zini, pats diez cik kārtīgi nedarbojos piefrontē. Esam no frontes apmēram 4 kilometri. Vakaros skatāmies, kā nodeg viena, otra māja, klausāmies, kā šauj dažādiem stobriem. Pēc mūsu domām šeit nav nekāda bīstama, un tiešām tas tā ir, jo, kā pati zini, par radio šo stūri nemaz nepiemina. Vispārīgi nodarbojamies ar veco šefti, tāpat kā pie tornis. Rakšana iet pilnā sparā, tomēr apnicis ir, kā saka, līdz nāvei. Tomēr klusībā ceram, ka darbs drīz beigsies un es varēšu tuvoties tev. Ceru, ka jūsu ciema no gaisa liek mierā, jo tā vieta par daudz neievērojama. Arī mūs liek mierā. Es pat domāju, cik slikti, ka savu sievu tik traki mīlē. Vienmēr par to jādomā, bet tas ir liktenis. Tu jau gan kā parasti tam neticēsi, bet tā tas ir. Reiz ir, un tādēļ atsevišķi bez tevis es neesmu lietojams. Bet tā mana vaina. Es ceru, ka tev ir tāpat. Un tādēļ domāju, ka liktenis pārāk ilgi šķirt mūs nevar. Pasveicina Mārīti un saka viņam, ka papus šovasar noteikti būs pie viņa. Laikam arī viņa vācu valodas zināšanas drīz būs plašākas kā manējās, jo es ar vāciešiem nemaz nerunāju. Beigšu savu garāko vēstuli un domāju, ka tu to saņemsi un arī atbildes smuki pienāks. Lūdzu raksti labi garu vēstuli. Tu viņas proti labi rakstīt. Uz vienu pusi par praktiskām lietām, bet otrā pusē kaut ko priekš sirds.
šķiros ar daudzām garīgiem bucuņiem. Līdz nākošai reizei tavs Gustavs. Vēstule no Ženijas Priedes vīram Gustavam Priedem pirms kara beigām 1945. gada 11. aprīlī. Tajā laikā Ženija ar dēlu Māri atrodas arī Vācijā, bet bēgļu gaitās. Gustavs vēl atrodas Vācu armijā, Latviešu leģionā Vācijā. Mīļo večuku. Paldies par sveicieniem dzimšanas dienā. Vakar saņēmu. Pašlaik pie mums ļoti nemierīgi, visapkārt rīt bumbas, šauj no gājas un pāriet simtiem mašīnu. Nezinu, kas notiks. Mums visai sāģai jāizvācās, jo mēs esam tikai 14 km no Elbas, gar Elbu būšot frontes josli. No frontes tuvošanās ir atkarīgs, kad būs jāiet tālāk. Bet uz kurieni? Mēs gan latviešu sievas negribam iet, vīri nav mājās, tiero grāvjus. Vēl neko noteikti nevar zināt, tādēļ neuztraucies. Man pašlaik galva nemaz nestrādā, jo naktīs grūti gulēt, rīb visa māja un jumts un sienas knakšķi. Cilvēki visi ļoti uztraukti. Ja nebūtu Māris, tad es spērtos tev meklēt, bet ko tagad? Man bail, ka mēs atkal viens otru pazaudēsim, un tagad gan vairs atrašanas nebūs. Es jau atkārtoju svešvalodu, ko esmu aizmirsus. Varbūt, ka noderēs. No visiem šejienes latviešiem esmu vienīgā, kas prot runāt aizjūras mēlē. Bet ko nu es tevi šausmināšu? Šodien tikpat neko nevar prātīgi uzrakstīt. Bet kā tu dzīvo, kā ar drēbēm? Esmu dabūjis priekš tevis jaunu kreklu, smuku kreklu. Tikai būs atkal jāpamet šeit daļa mantas, jo nu jau varēs paņemt tikai to, ko var panest, plus Māris. Tas nebūs daudz. Māris stingri pieteica, ka tev jābūt pie mums viņa dzimšanas dienā, 27. jūnijā. Es arī saku, ka tev šis termiņš noteikti jāievēro un to nedrīkst nokavēt. Rakstīšu tev tagad katru otro dienu, lai tu zinātu, kā te viss notiek. Pārtiks ļoti maz, pašiem jau jābūt veikliem, lai dabūtu pilnu vēderu. Visapkārt mētājas nosprāguši zirgi, pūst un smird, jo nav kas noroka. Labi, šodien pietiks. Nākošā vēstule būs priecīgāka. Sveiciens no visiem bergiem. Ženja. Atmiņas no Gustava un Ženijas Priedes dēla Māra. Kara beigās 45. gada vasarā viņam bija 6 gadi. Bet man bija ārkārtīgi šuncīga mamma. Viņa bija vingrotāja. Viņa bija labi izglītota, viņai nebija bailes ne no kā, un viņa tekoši runāja angliski jau tad. Viņa bija cukura centrāles galvenajam šefam par sekretāri. Tur, kur viņa gāja pāri, tur zāle neauga vairāk. Es atceros daudz tādas reizes, kad mamma nolika mani uz perona, uz koferu un teica: sēdi, es būšu atpakaļ. Jo tad viņa gāja, saprotams, skatīties, kas, kur un kā. Un ar bērnu uz koferu pie rokas, tas ir grūti izdarāms. Un es sēdēju, un viņa vienmēr atnāca. Tāpēc viss kārtībā. Un tad kaut kādīgi mēs sapināmies ar to vienu ģimeni, kas mani pieskatījuši bija. Mēs nonācām Meklenburgā, bija Meklenburgā tāda sāģa, Kārenca. Un pa starpu bija visādi uzlidojumi, man jūgbišķi. Bet no Kārencas es atkal atceros tādus mazus gadījumus, kad mēs kā tādā lauku mājā dzīvojām. Un tur arī tā fronte mainījās. Kad mēs tur iegājām, tad vācieši tur vēl bija, bet nāca fronte, briti nāca jau iekšā. Un es kā puiķelis atceros, visi stāvēja. Viena galvenā iela faktiski tik liela tā sāģa arī bija. Un visiem bija baltie karociņi. Es atceros,
ka nāca tanks pa vidu un gar katru sētu bruņotie veči rindās, un tad uz to Rathausu un tur burgermeisters, tur bija priekšā jau ar baltu karogu rokā. Pēc kāda laika fronte atkal mainījās un vācieši bija atpakaļ. Izdzina tos britus ārā. Atkal visi štrumbanfīreri staigāja apkārt. Un tad atkal izgāza tos vāciešus, un šoreiz nāca amerikāņi. Briti diezgan bargi bija pret mums, tāpēc visi gāja ārā sagaidīt amerikāņus. Pirmā iebrauca viena bruņota mašīna, tur sēž viens vecis augšā un kožļā gumiju. Tā ir džips, pie tā džipa piekabe, tai džipā ir 8 zaldāti un tajā piekabē ir visas tās šautenes samestas čupā. Un tie met bērniem kožļiens. Jā, tieši tā. Tā bija tā starpība. Amīši vieglāk ņēma. Viņi uzvedās kā uzvarētāji toreiz, jo toreiz viņiem nebija aizskarami. Viņi bija pilnīgi dievi. Viņiem viss kaut kas bija, kas netrūka. Viņi visu, ko varēja. Un tad bija šādi tādi gadījumi pa starpām. Mammu paņēma kā tulku, un kā par nelaimi tur tajā armijā bija viens krievs, tajā amerikāņu armijā. Atkal nezinu tās detaļas, bet zinu, ka vienu dienu, kad mēs ar mammu kaut kur staigājām, tur bija tāds parciņš ar mazmāju. Viņa man ierāva tajā mazmaiņā un teica, paliec šeit. Viņa izkāpā aizmugurē pa logu un pa pļauju aizskrēja. It kā tas krievs bija nācis, pištoli vicinādams, un viņa aizskrēja uz to amerikāņu centru, un tie atnāca un paņēma šo. Es pa pusē atceros, ka tā bija, jo es atceros to paliec šeit. Tas man bija tā kā labi trenētam sunim, jo bez tā nestrādāja tā lieta. Ja es būtu kaut kur blandījies prom visos tajos laikos, tad es nezinu, kas būtu noticis. Bet neklausīt mammai, neklausīt manai mammai, to nevarēja ne lielākie vīri, ne es nevarēju izdarīt. Šo bērnības pieredzi Māris mūžiem izstāstīja 2015. gadā, kad viņam bija 77 gadi, un viņš bija atbraucis ciemos uz Rīgu. Šodien viņš dzīvo Adelaidē, Austrālijā.
atmiņas no Intas Šrāderes, zinu Simpsone. Otrā pasaules kara beigās, 45. gada pavasarī, Inta bija 10 gadus veca. Tur nebija lāviņas, tur bija klaišs, tur bija salmi. Mēs izmētājām tos salmus un visus grīdus gulējām salmos. Un tur mūs izšķiroja, un es tikko atzītu par darba spējīgu. Man bija 10 gadi. Mūs nofotografēja, Aldim bija 9. Mūs lika pie kartupeļu rakšanas, bet tur nekas neiznāca. Mūs atkal sūtīja tālāk. Un tad mēs aizbraucām uz Šverinu, kur mūs izlika ārā un mūs uzlika 2. stāvā, kas agrāk bija bijis kāds restorāns. Bet tur bija lāviņas, un tur es gulēju 2. stāvā. Man tieši tāda plika spuldze spīdēja acīs. Es teicu, ka es nevaru gulēt, un man liekas, ka tad to nodzēsa. Bet tur mēs ar Aldi pa to Šverinu staigājām apkārt. Es nezinu, ja man būtu bērni tik jauni svešā pilsētā, es nelaistu. Bet Aldim ļoti labi izjūta ir, un mēs vienkārši staigājām visur. Mēs aizgājām, tur bija tāda pils uz salas. Tur tāds liels placis bija. Tur gāja pa ielu Hitlerjungen. Mēs gājām līdzi. Viņš tā rokas. Mēs arī. Un tagad aiziet visi, un tur stāv, un kaut kāds tur runātājs. Mēs vāciski, protams, nesaprotam. Milzīgi runājam, visu uzreiz pēkšņi. Heil Hitler! Heil Hitler! Un mēs tik tā stāvam, skatāmies. Viens uz mums pamet tādu baltu acu, un mēs arī Heil Hitler! Smejas. Un tad māte teica, jūs tur bāžaties virsū, liekaties mierā. Bet pēc tam mūsu uz Ziemassvētkiem novembrī izvietoja uz ciemiem. Un tās bija sievietes bez bērniem, kam vīri bija leģionāri. Un tā kā mūsu tēvs arī nebija ar mums, mūs aizveda uz Goldendorfu, man liekas, ka tā viņa sauc, Goldštati. Un tur mēs dzīvojām, tur bija vienai vācu ģimenei māja, kur viņi mums iedeva. Viņi paši bija aizvākušies uz pilsētu laikam dzīvot, viņa manta bija salikta, un tad Goldendorfā tēvs pārradās. Mēs tur nodzīvojam no decembra līdz maijam. Jā, to ziemu mēs tur kurinājām malku. Mums bija melna aizskara logiem priekšā. Pavasarī mēs ēdām skābenes. Mums ar Aldi bija pirmais uzdevums iet meklēt skābenes. Mums ar ēdienu bija grūti toreiz, un tur mēs vienreiz redzējām. Turpat netālu stāvēja pretgaisa artilērija. Bet ar Aldi redzējām, kā sašāva vienu amerikāņu lidmašīnu. Viņa tā kā pagriežās uz sāna, tur nošals tās liesmas, un itin drīz pēc tam parādās 3 izpletņi. Un tie tā līgodamies nāk lejā. Tā lidmašīna tā sagriežas, tā vērpetē un dūmi gaisā un nokrīt šitā. Tas bija tur tālāk, mēs to neredzējām. Bet uzreiz milzīgā tempā tāda maza vācu mašīnīte un 2 veči iekšā. Viņi pārlec pāri grāvu un metās uz turieni. Un, kad mēs aizgājām atpakaļ uz Goldendorfu, tur visi bērni bija saskrējuši, jo tur zemē sēdēja 2 no tiem noķertajiem amerikāņiem. Un visapkārt viņiem bija bērni. Un es domāju, mums vajadzētu viņiem pateikt, ka mēs neesam vācieši, mēs esam viņiem draugi. Bet mēs jau nekā nevarējām. Kas man milzīgi iespēju atstāja no tiem vīriem, ka viņiem bija rāvējslēdzēji. Jo mums jau Vācijā nekas tāds nebija. Tie tērpi. Un vienam te pie deniņiem tāda maza urciņa asins tecēja pa seju. Jā. Un tad viņus kaut kur aizved tos 2. Es nezinu, kur tas 3. Viņus aizved prom. Un tas bija aprīlī. Jā, aiz mūsu ciema tur, kur tā iela beidzās, jau bija nolika domas priekšā. Tepat bija mežiņš, un mēs vēl aizvien gājām čiekurus lasīt, bet mums bija teikts, ja redz kādu krievu nākam, lai pamet tos čiekurus un skrien mājā. Krievi mums bija blakus ciemā, un pie mums ienāca amerikāņi. Bet turpat jau bija krievi, varēja viņus redzēt. Un tad ienāca krievu vai poļu kara gūstekņi un prasīja, kas tur ir iekšā aiz tām durvīm. Un viņi uzlauz to istabu, iegāja iekšā. Māte teica, skaista bufeta, un viņi sasit to
bufeti. Saplēs, izgāz, sabēra kristāla traukus, kulē pēc tam. Un, kad karš bija beidzies, tas īpašnieks atnāca dikti uztraucies. Mātes teica, ko mums bija darīt, tie izlauz, mēs jau neiesim savu dzīvību likt ķīlā par jūsu mantu. Un tad mēs pārvācāmies atpakaļ uz Švernu, jo šo ciemu atdošo Krieviem. Bet tad mēs bijām tādā nometnē, Švernā kazarmēs. Tur bija daudz tautības, tur bija arī daudz leģionāru, kas padevās. Atteis tika īsti sadangāts. Un tur bija jāiztaisās ārā, tur bija izrakts ar grāvis, un tur bija tāda apstādījuma, bet tie jau vēl nebija salapojuši. Tur augšā vīrieši stāvēja, un tas skatījās lejā, ko tur tie sievieši darās. Nu, un tur granāts, visādi kara materiāli mētājās. Mēs, bērni, gribējām spēlēties. Mēs ņēmām tās rokas granāts un teicām, galvenais nedrīkst vilkt šito, to gredzenu. Bet mēs svaidījāmies ar tām rokas granātām. Mums bija ķivers galvā, un mēs rāpāmies pa tankiem. Tur viens tautietis tur norāva roku, viens nositās, spritinot ar tām rokas granātām kā zīves. Nu, jā. Jā. Intra pastāstīja savas atmiņas par kara beigām, kad viņai bija 75 gadi. Un viņa dzīvoja Vašingtonā, ASV. Atmiņas no Daumanta kāznēm. Otrā pasaules kara beigās 1945. gada pavasarī Daumantam bija 7 gadi. Mūsu kuģis vai nu Dancigā, Gotenhāfenā, kaut kur tur piestāja, bet es neatceros to. Tad mēs bijām kaut kur mežā. Māte strādāja ar dakteri Bormani vienā slimnīcā, un tajā slimnīcā galvenokārt bija latviešu karavīri. Tas bija kaut kur mežā. Bet tad atkal pēkšņi bija liels uztraukums, jo tā slimnīca nonāca Krievu ielenkumā. Māciešu dakteriem acīm redzot bija lidmašīna, un tie kaut kādīgi visi bija aizbēguši, tā kā bija atstājuši tikai tās māsiņas un dakteri Bormani un ievainotos karavīrus. Tas bija augstā ziemas naktī, to es atceros, jo mēs ar brāli, mēs divi bijām mazi toreiz. Man bija jau nāca 7 gadi, brālim 5. Jā. Un mēs divi bijām tajā laikā slimi, ar augstu temperatūru, saslimuši puikas. Kad ziemas vidū bija, bet es neatceros to datumu, bet 44. vai 45. gadā augstā ziema bija. Un tad to slimnīcu nolēma evakuēt. Tā kā visi karavīri, tie, kas varēja iet, tie gāja, kas varēja nest, citus nesa līdzi, un mūs ar brāli arī iznesa ārā uz nestvēm ievainotie karavīri. Es zinu, ka galvenokārt tajā slimnīcā bija latviešu karavīri, jo viņi mācīja man mazam puikam, kā bāzt spilvenā salmus, lai būtu mīkstāks spilventiņš, kur gulē. Guli mierīgi uz nestvēm, nevienu pīkstienu nedod laukā. Un nakts vidū, augstā naktī, varēja vienīgi dzirdēt, kā sniegs gurkst karavīriem zem kājām, kad iet. Un ierindā pilnīgā klusumā izgāja cauri tam Krievu ielenkumam.
Es tomēr puika nenocietos, pabāžu ārā degunu, un tad es redzēju augšā zilas debesis, zvaigznītes bija pie debesīm. Ārā bija milzīga augsta nakts. Tad viņi gāja visu cauri nakti, kamēr nonāca ārpus tā Krieva ielenkuma. Es nepateikšu, kur mēs tieši sagaidījām kara beigas. Man liekas, ka mēs bijām tādā vācu sāģā, kas saucās Brininghausen. Tas bija interesanti. Toreiz vēl Vācija nebija sadalīta sabiedroto kontrolētajās zonās. Ap kara beigu laiku mēs dzīvojam tādā vecā vācu pilī, kur bija māte, daktera Bormani, un mēs abi mazie puikas. Es atceros, bija pavasara laiks, un toreiz bija milzīgs uztraukums visā sāģā, ka nāk karavīri. Un tagad visas sievas, kur nu bēgs. Mums nebija ne transporta, ne bēgšanas plāna. Bailes tā arī bija. Vienkārši bail no karavīriem. Visiem karavīriem bija bail. Un pēc manas atmiņas visus puikas iedzina vienā šķūrī. Pilsētas centrā vāciešiem bija daudz staļu, otrā stāvā bija sienas, un tad sadzina mūs visus noslēpties sienā. Bet saprotiet, mēs puikas gribējām lūrēt ārā, kas notiek tur, kas tie par karavīriem tādi. Mums jau maziem bērniem interesēja tādas lietas. Un tad, kad mūs noķēra, ka mēs pie durvīm esam, tad mūsu mamma ierāva iekšpusē un atkal paslēpa sienām. Tad es ļoti labi atceros, ka pa galveno sāģu ielu nāca karavīri ar ieročiem divās rindās, mierīgā gaitā pa abām ielas pusēm. Angļi. Un ar to laikam tad mums izbeidzās tā mūžīgā bēgšana no krieviem. Tā kā tas laiks bija tāds moments. Un mēs nezinājām, kurā pusē tai zonā mēs būsim palikuši. Daumants atminējās šīs epizodes no bērnības intervijā, kur sniedza Amerikā 2004. gadā. Daumantam tad bija 67 gadi. Lidija Pālēns, dzimusi Blomas. Otrā pasaules kara beigās pavasarī Lidijai bija 31 gads. Mēs klīdām pa to Vāciju, tāda parhīma bija, un tad tajā parhīmā bija kaut kāda poļu, bēgļu, strādnieku nometne. Tur mums gāja briesmīgi, netīrība, nekārtība un viss, kas tāds. Mēs bijām gan tikai latvieši, tie poļi tur vairs nebija, tie bija aizvākti. Tur bija kapsēta, tur bija liels gabals, kur bija pilns ar tiem poļu bērniņiem, kas bija nometnēs dzimuši. Tā bija darba nometne. Tas bija 45. gada sākumā. Tad mēs dzīvojām pa Vāciju, mēs bijām Kaklbitē, Nešķerlicā. Tur mums bija ļoti labi, tur bija bēži. Nešķerlicā mēs bijām neilgu laiku, mēs gaidījām laiku, kad varēsim braukt uz Latviju. Un tad pienāca ziņa, ka tagad vācieši atkāpjas un krievi nāk virsū. Burtiski, ja kāds grib iet, lai iet, jo krievi nāk virsū. Mums gāja pāri šāviņi, krievi šāva uz vāciešiem, vācieši šāva uz krieviem. Mēs gājām ar kājām, jo mums jau nebija nekāda transporta. Mēs gājām
10 dienas līdz Šverinai. Šverinā tad mēs redzējām, ka bija izlaisti žīdi, visādi gūstekņi, un kā tie vācieši nežēlīgi apgājās ar viņiem, kā krita. Tur bija līķu pilnas malas mašīnas, brauc viņiem pāri, jo tur neviens negādāja ne par dzīvi, ne par mirušu, ne par kādu. Un īsti tikai mums nebija nekā, mēs rakām iestādītos kartupeļus, ko vācieši bija iestādījuši, lai augtu nākošā raža. Mēs rakām tos kartupeļus, darījām tādu grēka darbu, jo mums nekā nebija ko ēst. Un ceļmalā vāciešu bērni bija nometuši ēdamo vai drēbes, mēs tos savacām un atkal mēs paēdām no tā. Mēs dzīvojām Švecenbergā, Krievi mūs nepanāca. Tad, kad mēs bēgām ar kājām, tad bija viens posms tāds, kur amerikāņi nāk, satikām amerikāņus. Tie amerikāņi nebija nekādi eņģeļi. Ja kādam bija divritens, to divriteni atņēma un nosviet ceļmalā. Ja kādam bija pulkstenis, spīdīgs, tā, ko var redzēt, to paņēma. Tā bija armija. Mēs gājām un kājas ir nomītas, tik šausmīgi sāp. Es vairs nevaru paiet. Mamma arī vairs nevar paiet, tēvs nesaka nekā. Tagad ir tā upīte. Tālāk mēs iesim pāri tai upītei. Tāda maza upele, es nezinu, kas tā bija. Bet mans vīrs saka, bet tu pavisam nevari. Tu vēl drusciņ vari iet. Mēs iesim pāri tur, kur ir tas mežiņš, uz to mežiņu. Tad mēs paliksim. Pēc šito gabaliņu vēl mēs iesim. Un es biju tik dusmīga. Mēs pārgājām tai upei. Es nevarēju paiet. Burtiski sakot, nevarēju. Mēs aizgājām līdz tai mežmalai un tālāk mēs negājām. Un otrā rītā, kas bija, tie, kas palika otrā pusē upītei, tie bija atstāti krieviem. Tie, kas pārgāja pāri, palikām pie amerikāņiem. Lidija šo dzīves daļu atminējās un izstāstīja, ka viņai bija 87 gadi un jau dzīvoja ASV. Atmiņas no Valda Kārkļa. Otrā pasaules kara beigās Valdim bija 16 gadu. Labi, tagad mēs dzīvojām Saksijas pilsētiņā un jau manījām, ka 15 km uz rietumiem amerikāņu armija atnāca, bet viņi tālāk negāja vairs. Tur kaut kur tādi šāviņi bija, bet nekāda liela. Un pa to laiku Krievu armija, Padomju Savienības armija nepārtraukti gāja uz rietumiem. Un vienā jaukā dienā mēs konstatējām, ka šauj jau šajā pusē un var dzirdēt, ka Krievi ir ļoti tuvu. 7. maijā mūsu vecāki kaut kur tai Sāģā pilsētiņā nopirka, izmainīja, nezinu ar ko viņi samaksāja tādus stumjamos velkumos ratiņus, lai būtu kaut kur salikt mantas, lai varētu iet ar kājām kaut kur projām, ja vajadzība būtu. Šī vajadzība pienāca jau nākamajā rītā. Agri no rīta mēs jau sapakojām, ko varēja salikt ar virsū, jo teica, ka Krievi ir tepat, tikai pāris kilometrus attālumā, un gājām pa ceļu ārā uz rietumiem, uz varbūt kādus 3-4 kilometrus attālo Dorfiņu, tāds mazs ciematiņš, kur dzīvoja citi zvārdenieki.
Blakus bija lielais autobāns, bet mēs pa to negājām, gājām pa lauku ceļiem. Un mēs tagad pienākam pie tiem mūsu zvārdiniekiem. Tie nav nekā gatavi, ne viņiem ir ratiņi, ne viņi ir domājuši kaut kur braukt un pēkšņi paskatāmies, Krievu armija jau stāv uz ceļa, tur starp kokiem. Tepat varbūt kilometru attālumā no mums, un tagad mēs tiem zvārniekiem, tai ģimenei sakām, tu lietas kaut ko virsū uz mūsu ratiem, jo jālasās prom, re, kur Krievi stāv tepat. Un būtībā, es brīnos, kāpēc viņi nešāva. Gan Krievu deguniem mēs uzgājām uz autoceļa, uz tā lielā ceļa, un tur bija tukšs, tur nebija nekā. Šur tur krūmos varēja redzēt vācu karavīrs, kas slēpās. Izrādījās, ka tā bija kara diena, jo nākamā dienā, kad tā saka, miera stāvoklis bija iestājies. Tagad mēs visi tas bars, mēs bijām varbūt kādi 20, 25 cilvēki. Mēs visi gājām prom, bet vācieši ir tam autoceļam visu tiltus uzspridzinājuši. Tā ir diezgan kalnaina vieta ar dziļām gramām, un mums bija šausmīgi grūti tikt ar tiem ratiem pāri. Pa tiltu netiec pāri, jo tilta nav. Nobraucām lejā pie grabas stāvus, jāiet lejā, un tad atkal otrā pusē uz augšu, un tā mēs kādas 2 reizes dabajām krustot upes, un nonācām vakarā pie Kernīcas, tā ir jau tāda liela pilsēta Vācijā. Tur jau stāv amerikāņu sargi. Šie negrib mūs laist pāri. Mūsu vidū gadījās cilvēki, kuri prata angliski. Es gan nezinu, cik viņi labi tur prata, bet katrā gadījumā viņiem izdevās sarunāt, ka tiksim pāri robežai. Jo iesim aiz viņiem un ka mēs sameklēsim kaut kur nakts mājas. Tā arī bija. Nākamajā rītā visi šaudījās no prieka, ka karš bija beidzies. Un mēs to dzirdot tikai pucējām. Iekšā reiz bijām aiz amerikāņu vienībām, sākām iet uz rietumiem, nogājām 200 km no Kemnicas līdz pat Gotai, kas jau Tīringā ir. Valdis pastāstīja šo atmiņu stāstu Virdžīnijas štatā, ASV 2006. gadā, kad viņam bija 76 gadi. Atmiņas no mājas Krustānes. Precētā Meirāna Šlesers. 2. pasaules kara beigās, Maijai bija 10 gadu. Mēs arī dienu laiku Tornā dzīvojām. Šausmas, Tornas atmiņas. Mēs nonācām Tornā, dzīvojām tādās bēgļu barakās. Šausmīgi augsta ziema bija. Un man un brālītim iedeva lielu zupu un maizi un teica, bērni, ejiet čiekurs lasīt, jo čiekurs varēja mazās čugunu krāsniņās dedzināt. Un mēs gājām un mums tikai teica, tikai uz to vienu pusi, tālāk tur nedrīkst iet. Mēs aizmaldījāmies un tad mēs redzējām drāšu žogu. Un aiz tā drāša žoga
Mēs arī redzējām tādas sievietes, kurām nebija matu. Viņas bija tā kā ģindenīši. Un mēs ar brālīti gājām tuvāk un sarunājāmies. Vienu uzreiz teica, bērni, vai jūs no Latvijas? Jā. Viņa teica, vai jums nav kaut kas, ko ēst? Es teicu, jā. Mēs skrējām apakaļ un tajā barakā, kurā mēs dzīvojām, kopistabā, tur bija 3 stāvu gultas, tur vienmēr uz plīts bija liels katlis ar kartupeļiem. Es paķeru tos kartupeļus, ielieku bļodiņā, un mēs skrējām atpakaļ, kā traki. Mēs devām tos kartupeļus, un viņas rija tos kartupeļus. Un tad pienāca viens šucmans. Viņš teica, es jūs nosītīšu, bērni. Un tā bļodiņa saplīs. Mēs skrējām apakaļ. Barakā mēs palīdām zem sagām, un mēs neteicām nevienu vārdu. Es teicu brālītim, tu nesaki nevienam, un es neteikšu. Un es nevienam neteicu, kamēr karš nebija cauri, jo man bija lielas bailes, ka mūs var. Bet kā viņas rija tos kartupeļus? Es vēl tagad. Tie kartupeļi bija ar mizu. Pilnīgā badā. Es nezinu, vai viņas bija Rīgas žīdietes. Kādu no viņām mazliet saprat latviski. Tas bija diezgan brutāls sastaties ar kaut ko tādu, jo bats jau bija, bet tā. Es nešaubos, ka viņas viss aizgāja bojā. Kad mēs vēl Latvijā skolā gāju, tur vairs nebija ne žīdu, ne čigānu bērnu. Viņi jau bija iznīcināti. Pirms mēs atstājām tornu, izgatavojām kamanas. Tas bija vienīgais veids, kā mēs varējām tikt ārā, jo teica, ka nāk krievi iekšā. Un saliktajās kamanās visu, kas nu mums bija. Un pieaugšie vilka tas kamanas, es skrēju līdzi, bet brālīts bija tā uzsiets uz kamanām. Es atceros, ka mana māte konstatēja, ka es vienā dienā nogāju kājām 30 kilometru. Un mēs nonācām vienā vācu zemnieku mājā, kur šausmīgi ticīgi cilvēki bija. Viņi pilnīgi ar bībeli rokā mūs sagaidīja. Un uzklāja to, kas viņiem bija, un teica, sēdiet pie galda, skaitīja lūkšanas. Un tad man mamma teica, tu iekriti ar degunu tai putrā. Es biju pārgurus no tiem 30 kilometriem. Ai. Tā bija ļoti augsta ziema, 44. 45. gads. Varbūt tas bija riebīgākais posms, kāds varēja būt. Bet tur vēl citas atmiņas, par kurām es negribu runāt. Bumbu sprādzieniem un šausmām. Jā. Tā kā mans tēvs nāk no Latgales, mums bija līdzi Latgales audumi. Skaisti audumi, kuri tomēr bija jāmet grāvī. Kad mēs ar kamaniņām braucām pāri Vislas upei, un tur bija ļoti stāvu krastu un ļoti grūti tās kamanas bija dabūt zemē un tad atkal augšā. Un mēs tomēr bijām viena no laimīgajām ģimenēm, kas tika tai Vislas upei pāri, jo bija citi, kas... Visla bija tā robežšķirtne, un kas netika vairāk, tos aizsūtīja atpakaļ uz Latviju. Mēs nonācām Angļu zonā 8. maijā 45. gadā. Kad mēs gājām cauri mežam, tur bija līķi un miruši zirgi. Un es skrēju no viena zirga pie otra, glaudīju viņam galvu. Ļoti patika zirgi. Es teicu, neraud, un tiešām zirgi raud, jūs zinat. Viņi bija sašauti, viņi bija ar laustām kājām, un tur viss. Un lai mums nešaut virsū, koka galā bija pielikt kaut kāda balta šalle. Un mēs nebijām vienīgie, kas ar tiem baltiem karogiem gāja cauri mežam, lai pierādītu, ka mēs taču nebijām politiskie, mēs bijām bēgļi. Man tētis, mans rotaļlācīts, vienmēr bija kabatā. Bet es arī ļoti daudz lūdzu Dievu. Es tiešām tā tupēju uz celīšiem un lūdzu.
Jo mana vecāmāte bija ļoti ticīga, viņa man iemācīja. Un arī iemācīja to, ka katram mums ir viens sargaņģelis. Un es tiešām ticēju tam. Māja izstāstīja savu bēgšanas stāstu muzejam Latviešu pasaulē Bostonā, ASV, kad viņai bija 82 gadi. Paldies! Es domāju, ka mums katram ir kāda saistība ar otrā pasaules kara notikumiem. Citādi mēs šeit nebūtu, citādi mēs vispār nebūtu. Un, piemēram, mani abi vecie tēvi bija iesaukti kara palīgdienestos, un es tikai pieaugušā vecumā sapratu, ka viņi bija pretējās frontes pusēs vairs bijuši. Jā, es savukārt, es pats esmu dzimis Padomju Savienībā. Un, jā, kamēr mana mamma ar tēti vārot putri 91. gadā arī savu karu izcīnīja. Tajā laikā mans vecstāvs arī stāstīja visus savus notikumus, kā viņam bija gājis gan ar vāciešiem, gan ar krieviem, gan kā viņi izsūtīja uz Vorkutu un kā viņš atgriezās. Jā, atmiņas ir vienīgais, kas mums pieder. Jā, man pilnīgi citādāks stāsts kā Ģirtam. Es esmu otrā pasaules kara bēgļu mazmeita. Mani vecvecāki izceļoja no Latvijas caur Vāciju, nokļuva Amerikā. Jā, tad piedzima mani vecāki. Un viņi tika audzināti ļoti patriotiskā garā. Tad piedzimu es. Un 94. gadā mēs atbraucām uz Latviju dzīvot. Tas bija traks laiks maniem vecākiem, tas pilnīgais kontrasts. Un tagad mana meita mācās skolā, un mana mamma atcerās, ka viņa bērnībā nevarēja sarunāties ar savu mammu, jo viņas mamma bija Latvijā bijusi skolotāja, pēc tam ceļojot. Un tad sanāk, ka viņi nokļūstot Amerikā, nesaprot amerikāņu sistēmu, kurā mācās viņas meita. Tad atbraucot uz Latviju, mana mamma, kur ir mācījusies pēc Amerikas sistēmas, atbraucot uz Latviju, neko nesaprot, ko man jāmācās skolā. Un tagad beidzot ir tas, ka es varu palīdzēt meitai. Un man svarīgākais ir vienkārši turpināt, audzināt mūsu bērnos ticību, cerību, mīlestību pret Latviju. Nu, jūs dzirdējāt manu tēta atstāstu. Viņš bija tas 16-gadīgais Valdis Kārklis, kurš stāstīja, kā viņš ar tiem tikko iegūtajiem ratiem ar ģimeni tad no laikam lielākas apdzīvotās vietas devās uz mazāku ciematiņu, lai mudinātu pārējos zvārdeniekus. Tie bija viņu, kā teikt, kaimiņi un draugi, radi, ar kuriem bija kopā bēguši, bet laikam atdalījušies bišķiņ tālāk viens no otra nonākuši. Un es piedzimu Sietlā, tad, kad viņš jau bija ieguvis izglītību Amerikā, jau nodienējis mazliet pat Amerikas armijā, atgriezies Vācijā, sabiedroto valdītajā Vācijā un kļuvis tagad par valsts revidentu, un viņa pirmā komandējuma vieta, kuru viņš izvēlējās, bija Sietla, kur arī dzīvoja tie paši zvārdenieki, radinieki, kuri bija pašķīrušies, vai ne, no Vācijas nometnēm, un tā vienkārši es šo momentu tanī atstāstā, tas man pasvītroja to, kā viņi viens otru meklēja un aktīvi vēstules rakstīja, uzturēja kontaktu un dzīvoja kā viena kopiena, izkaisīta pa visu globusu un cīnījās par vienotu misiju, kas ir atgriezties dzimtenē. Tas ir neaprakstāmi
tāds dziļš mūža pārdzīvojums būt viņu vietā tagad atpakaļ Latvijā. Paldies, un dziesmas. Kas tās par dziesmām, ko mēs klausījāmies šodien? Nu jā, tās bija manā bērnībā dzirdētas, tā mūs auklēja vienkārši ar dziesmām. Dancināts ceļgala, kā māmiņas un tēta dziedātā bērīts manis kumeliņš un kumeliņi. Un tāpēc šie briesmīgie kadri par bada laikiem un kara laikiem ir jāpiemina vēl, jo citādi mēs vienkārši nedrīkstam šīs lietas aizmirst. Tas ir mūsu saknēs. Varbūt kādu pordziesmu. Tas nekur pasaulē nav pazudis, un tāpēc šī dziesma parādījās kā visloģiskākā izvēle, ko mums varbūt kopā padziedāt. Es nospēlēšu. Kas par tumsu, ainu, kas par tumsu, es par tumsu nebēdāju, ainu nebēdāju. Es par tumsu nebēdāju, ainu nebēdāju. Tumšajai, atsījai, ainu nacnīgai. Paldies jums!